Pēdējo 3 līdz 5 gadu laikā daudzi no jums tika aicināti uz slēpšanās, izolācijas un alu perioda sezonu. Tas bija ilgs sagatavošanās un aizsardzības laiks tam jaunajam, ko Dievs radīja un veidoja jūsos. Šis ir bijis vientuļš, bet nepieciešams periods. Svētais gars ir veicis dziļu garīgo ķirurģiju un pārkalibrējis jūsu dvēselē. Tavā dzīvē ir notikusi attīrīšana un atzarošana. Tev ir nācies saskarties ar veciem domāšanas un dzīves veidiem. Tik daudz, kas ir zudis. Tagad tas Kungs tevi aicina iznākt no slēptuves, izej no alas, no izolācijas un neskaidrības. Šis ir laiks, kad tu tiec aicināts iznākt vietās un telpās, kur vari nest Dieva klātbūtni un ietekmi. Lai gan jūti šo aicinājumu, pastāv iekšēja pretestība un nevēlēšanās. Tu esi pieradusi pie alas un tās drošības, tomēr sezona ir mainījusies, ziema ir beigusies. Kungs aicina tevi nāc ārā. Daži no jums tiks aicināti pilnīgi jaunā, nepazīstamā sfērā. Tu varētu nonākt situācijās, kur jūties pārāk mazs vai nepietiekami pieredzējis. Tomēr atceries, ka Dievs tevi ir sagatavojis šim brīdim. Tāpat kā Mūzes tuksnesī un Dāvids salā, arī tavs sagatavošanās laiks bija mērķtiecīgs. Tagad ir pienācis laiks izmantot šīs dievišķās iespējas, soli uz priekšu ar pārliecību. Tev nav jāzina viss. Tas nav par taviem resursiem, bet gan par tavu paklausību un Dieva nodrošinājumu. Ticiet, ka Viņš dos tev visu nepieciešamo īstajā brīdī. Šis nav laiks, kad atlikt vai šaubīties. Gars aicina tevi drosmīgi rīkoties un izmantot šo iespēju. Pagājušajās sezonās uzticīgi iestādītās sēklas tagad nes augļus. Laisti tās ar pozitīvām, pravietiskām lūkšanām un paziņojumiem. Nāc ārā no alas, jo slēpšanās laiks ir beidzies. Tagad ir laiks parādīties. 2. laiku 16:9. Dziediet viņam, spēlējiet viņam, runājiet par visiem viņa brīnuma darbiem. Salamana augstā dziesma 2:11. Jo redzi, ziema ir pagājusi, lietus ir mitējies, un lietus posms ir galīgi izbeidzies. Mateja 5:14-16. Jūs esat pasaules gaišums, pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveici iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī, tad tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. 1. Samuēla 24:8-9. Un Dāvids ar vārdiem apsauc pats savus vīrus, un viņš tiem neļāva uzbrukt Saulam, un Sauls piecēlās un izgāja no alas. Tūlīt pēc tam cēlās arī Dāvids, izgāja no alas un sauca Saulam nopakaļ. 1. ķēniņu 19:9. Un viņš iegāja alā un palika turpat pa nakti, un redzi tā kunga vārds nāca pār viņu sacīdams, no kurienes tu nākdams, Elija? Jozuā 3:5. Un Jozuā pavēlēja tautai, svētījieties, jo rītas kungs darīs jūsu vidū brīnumus.